kolēģi! Aizstāvot šo budžetu, es runāju par mūsu valsts drošību un ārpolitiku. Divas lietas, pa ko es stāvu un krītu, divas lietas, kuras ir manas ikdiena. Par mūsu spēju aizstāvēt Latviju, manas spējas un jūsu spējas aizstāvēt Latviju. Kad pasaule kļūst bīstamāka un neprozējamāka. No rīta mēs klausāmies ziņas, vakarā mēs klausāmies ziņas, un mēs saprotam, ka ziņas šī brīdī ir negatīvas. Un ko mēs darām? Mēs saprotam, ka Krievijas agresīva Ukrainā nebeigsies. Tas nozīmē, ka mēs paši nedrīkstam atslābt ne mirkli, ka mūsu drošība šodien sākās ar ieguldījumiem aizsardzībā, ar mūsu sabiedroto uzticību un ar gatavību darīt vairāk un labāk nekā citi. Tātad transatlantiskās attiecības ir šīs drošības pamats. Latvija turpina būt uzticāms un ļoti, ļoti aktīvs sabiedrotais NATO, ASV un Kanādā. Mēs ne tikai solam, ko mēs darīsim, bet mēs arī rīkojamies. Jo tagad mūsu aizsardzība ir 4,9%, nākamgad būs 5%, un kā jau Marko Rubio un aizsardzības sekretārs Pīter Hagsets ir teikusi, ka mēs esam paraugi sabiedrotie. Bet tas nav viegls darbs. Tomēr mēs tiekam uzklausīti un cienīti. Un tie no mums, kas ir staigājuši pa kongresa koridoriem, tie no mums, kas ir klauvējuši uz durvīm, zinām, cik tas ir ārkārtīgi grūti šīs 15 minūtes no kongresmeņiem un senatoriem vispārīgi dabūt. 15 minūtes un viņiem iestāstīt, ka Latvija ir labs partners viņiem un lūdzu turpiniet mūs atbalstīt un Ukrainu atbalstīt. Un es pateicos maniem kolēģiem, kas ir to darījuši no visas sirds, viņi ir malači. Tātad, teiksim kaut ko citu par ārlietu ministriju. Pateicoties Bražas kundzes runai, mēs esam sapratuši daudz svarīgas lietas, ko ārlietu ministrija dara. Es ar nožēlu lasu, kad būs samazinājums finansējums, bet es gribētu pateikties ikvienam ārlietu ministrijas darbiniekam, kas ir strādājis, lai noturētu Latvijas tēlu, ne tikai Rīgā ar mūsu vēstniekiem, bet tiem 37 vēstniekiem, kas strādā Latvijas labā visā pasaulē. Darot to, es gribētu arī pateikt, ka mūsu aizsardzības budžets, kas var būt veltīts ārlietu ministrijā, šī brīdī tiek veltīts mūsu karavīriem, mūsu aizsardzībā, mūsu robežsargiem, mūsu ugunsdzēsējiem un vispārīgi NATO partneriem. Pēdējā lieta un svarīga lieta ir par budžeta samazināšanu. Jūs redziet cipars Excelī, es redzu tos sejās darbiniekos. Tie, kas ir veltījuši savu profesionālo dzīvi, lai mūsu transatlantisko un eiropisko garu, lai redzētu rezultāts. Un tāpēc es tā domāju, ka 1993. gadā, kad daudz no jums vēl bija universitātē, Latvijas vēstniecība Vašingtonā domēnu uzsauc. Un domēns bija vārdā, es teikšu to angliski, Amber Gateway, dzintara vārdi. Un mēs vēstniecībā mēģinājām noturēt Latviju kā modernu, demokrātisku, tiesisku, eiropisku valstu. Un to, ko mēs šodien dzirdam atkārtot un atkārtot par Latvijas tēlu, ticiet man, Latvijas tēls ir bijis daļa no manas dzīves mērķa. Strādāt ar visiem mūsu ārvalstu vēstniekiem, vai viņa NATO parlamentārā asamblējā, vai viņa Rīgā.
demonstrējot, ka mēs esam uzticami, godīgi, moderni, labi partneri, kas savus līgumus nelauzīs un strādās plec pie plec. Tātad diplomātija vienā brīdī ir arī kara frontē, un es pasaku paldies tiem mūsu vēstniekiem, kas strādā kara frontē, Ukrainā, kas ir Gruzijā, kas ir Moldovā, kas ir visā šī bīstamā joslā. Un no otras puses pasaku paldies mūsu Kanādas Latvijas vēstniekam Kasparam Ozoliņam un Elitei Kuzmai par viņas lielo darbu Vašingtonā. Ja mēs runājam tagad par Latvijas aizsardzību, es gribētu arī minēt par diasporu. Par diasporu šī brīdī mēs zinām, kad atkal būs griezts programmas, kad atkal būs jāskaidro skoliņām, kad nē, tā programma nebūs, viņa būs savādāk, bet tomēr mēs noturēsim to latviešu valodu, kā mēs vien varam. Mūsu trimdnieki sapratīs budžetu, jo šeit ir tie paši bērni, kur vecāki upurējās un teica, gan jau kādu dienu, ka karš būs cauri un Latvija būs brīva, tad mums atkal būs viss kārtībā un naudiņa bankā. Un tāpēc turēsimies kopā ar trimdniekiem, ar diasporu, sapratīsim, ka ik viens latvietis, kas dzīvo ārpus Latvijas, mums ir svarīgs. Es gribētu personīgi pateikt latviešiem, latviešu.com mēdī, Latvijas mēdī, kas runā un raksta par latviešu aktivitātēm pa visu pasauli. Es gribētu pateikt paldies Latviešu pasaulē muzeja, tepat Berga bazārā, par viņu milzīgo brīvprātīgo darbu, kas ir veikts arī uz ziedotāju iniciatīvu, kā arī muzeja Vašingtonā, Renāta Grāvers projektu. Ja jūs esat kādreiz Vašingtonā, lūdzu aizejiet uz šo muzeju. Tātad beidzot, nezaudēsim šo saikni ar ārzemes latviešiem. Turpināsim viņus atbalstīt, ar nākamgad budžetu dosim viņiem vēl naudiņu, jo mēs ceram uz reimigrāciju, un kad šie bērni un tautieši atgriezīsies Latvijā, kad viņi arī zinās valodu un mūsu kultūru. Tātad šis budžets nav viegls, bet viņš ir godīgs. Un tas pasaka, ka brīvībai ir liela cena. Un mēs, Latvijas parlaments un Latvijas tauta, ir ar mieru un gatavi to arī maksāt. Paldies par jūsu uzmanību un lūdzu atbalstiet šo budžetu.